Es cenšos būt tas demokrātijas sargsuns. Ļoti daudzas valstis tomēr turpina sadarboties ar Krieviju. Aptuveni 20% teritorijas ir okupēti. Kas grib iesaistīties ievainoto karavīru vešanā Donbasā? Es braucu ar ātro palīdzību, tā bija interesanta pieredze. Skaidrs, ka Latvija, kā maza valsts ar mazu budžetu, ietekme mums ir ļoti neliela. Kādreiz vēl man mamma bija dzīve tajā laikā, es ar viņai neteicu, ka es biju Bosnijā, tur kara darbības arī zonā, ka kopā nestāstīju. Mēs vēl joprojām tur kaut kur dziļi iekšā atsakāmies ticēt, ka kaut kas tāds, kas notiek Ukrainā, var notikt arī pie mums. Nokrīt raķete, Dņipro pilsētā 4 cilvēki ir bojāti. Traģēdija, briesmīgi. Pa mani nevienu brīdi nešāva. Katru nakti Ukrainu apšauda Krievu raķetes un droni. Un mēs iebraucām tajā pelēkā zonā. Tas bija nepareizi. Tā bija mana kļūda, un tur bija sašautas mašīnas. Ieroču koncentrācija bija vislielākā nekā jebkurā citā armijā pasaulē. Bet es taču saprotu, es viņu vedu uz slimnīcu. Viņam ir ķēpa priekšā, viņš ir bijis nāvē blakus. Kā bija būt tik tuvu karam? Ko jūs jūtāt tajos brīžos? Tā liekas, ka varbūt beidzot pienāks diena, ka nebūs darba. Tā būtu laba diena. Mani sauc Igors Rajevs, es esmu 14. Saeimas deputāts. Vienlaicīgi es pildu pienākumus arī iekšlietu ministrijā, kā iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Un noteikti jūs zinat mani arī kā militāro analītiķi, kur tas stāsta par karu Ukrainā jau visa kara laika griezumā. Situācija tagad ir frontē sarežģīta. Un mēs redzam, ka Krievijas armija jau ilgākus, jāsaka, jau vairāk nekā gadu veic nepārtrauktu uzbrukumu vairākos frontes sektoros. Un, diemžēl, tā tendence saglabājās, un rudens un ziemas kampaņā visdrīzāk mēs arī redzēsim Krievijas armijas uzbrukumus. Iespējams, mēs redzēsim arī epizodiskos Ukrainas armijas pretuzbrukumu kaut kādā vienā no sektoriem. Bet šobrīd izskatās tā, ka visdrīzāk Ukraina būs spiesta turpināt aizsardzības operācijas arī turpmāk. Ja mēs runājam par dinamikas maiņu, tā notika vairākas reizes. To mainīja gan Krievijas puse, gan Ukrainas puse. Un tad tās izmaiņas bija vairākas. Un jāsaka tā, ka abas divas puses ļoti ātri mācās un ļoti ātri adaptējās pie situācijas. Ātri tad Krievijas puse mainīja viņu uzbrukums Kievai, kad tas bija skaidrs, ka viņš izgāzās, viņi atkāpās un viņi sakoncentrējas uz uzbrukumiem Donbasā. Tad arī viņi saprata, ka viņi tās lietas nevar izdarīt, un viņi pieņēma lēmumu atkāpties no Hersonas, atstājot tad upi starp Ukrainas spēkiem un sevi, un apzināti gatavojas lielām aizsardzības operācijām 23. gadā. Un pēc tam mēs arī redzējām, ka viņi visu laiku modernizē bruņotos spēkus un visu laiku maina veidu, kā viņi veic kaujas darbību. Tas mainījās gan ieroči, ko viņi izmanto, gan veidi, kā tie ieroči tiek izmantoti, gan arī cik lieli tie uzbrukumi arī notiek. Notika tāda, pamatā viss gāja decentralizācijas virzienā. Ukrainas armija arī vairākas reizes ir mainījusi savu darbības taktiku. Vispilgtāk to varēja redzēt 23. gada lielā pretuzbrukuma laikā, kur viena mēneša laikā mēs redzējām, ka uzbrukot uz dienvidiem Ukraiņiem nācās mainīt veidu, kādā veidā viņi izmanto savus spēkus, jo tas uzbrukums, būsim godīgi, neveicās tā, kā visdrīzāk bija ieplānots, un tāpēc Ukraiņiem vajadzēja adaptēties pie tās darbības, lai viņi tomēr varētu tikt tālāk uz priekšu. Ja mēs tā divos vārdos varētu raksturot, kurš tad uz ko vairāk spiež, Krievijas armija vairāk spiež uz taktisko izmantošanu savu vienību kaujas laukā, un Ukraiņi vairāk koncentrējas uz tehnoloģijām, tehnoloģiju ieviešanu un tehnoloģiju izmantošanu kara darbībā. Es esmu Gaitis Grūtups, man ir 66 gadi, es esmu pensionēts žurnālists, kas vēl projām strādā. Kaut kur jau no bērnības, ka tomēr man skolotāja, literatūras skolotāja bija tāda, kas tā kā aicināja rakstīt, un tā žurnālistika tā aizgāja. Es cenšos būt tas demokrātijas sargsuns, tāds, kas, kurš skatās, publicē, aptaujā, cenšas izzināt patiesību, tā.
Tas ir mans pamatdarbs. Kā jūs nonācāt līdz lēmumam doties uz Ukrainu palīdzēt? Nu, tas jau, es domāju, tā lielā agresija bija tā 22. gads, 24. februārs, kad mēs tā kā sapratām, ka, tas ir, un ka mēs tā kā neesam pat sapratuši īsti, kas notikās no 14. gada, kad jau bija Krimas okupācija, likās, ka tas ir kaut kas tāds, Ukrainā, gan jau kaut kā viņi paši tiks galā. Kopš tā laika mēs sāc iespēju. Sākumā ierodas kā žurnālists uz Jelgavas sadraudzības pilsētu, Ivano-Frankivsku. Tas ir rietumos pašos. Un tad bija Ganta fonda projekts parādījās tajā Twitter konvoja čatā saucamajā. Ja? Tajā Twitter konvoja čatā kā 900 cilvēki, kas brauc ar mašīnām katru piekdienu, viņi brauc vienu laiku. Tagad, laikam, katru piekdienu gluži nē, bet arī bieži vien. Tā ir neliela grupa, bet cilvēki ļoti nopietni darbojas, ka kas grib iesaistīties ievainoto karavīru vešanā Donbasā. Un tas ir mazie attālumi, tas nav 1000 km, tas ir kaut kā 300 km. Un tad es iesaistījos, bet tas cilvēks, kas to aizsāka, ir Aleksandrs Hermanis. Tas ir ļoti interesants cilvēks, kas arī drosmīgs cilvēks. Viņš karam sākoties, viņš nevis brauc uz Ukrainas robežu un beda bēgļus, kam ir grūti un kas ir bezpalīdzīgā stāvoklī, bet brauc iekšā Ukrainā, jo tāpēc, ka liela migrācija notika arī pašā Ukrainas valstī. Cilvēki nebrauc ārā no Ukrainas, bet brauc no viena reģiona uz otru un tā. Un viņš bija norganizējis tā, ka to Ganta fonda projekta dalībniekus ņēma galvā ievainoto koordinātori, viņa transporta koordinātori Dņipro pilsētā. Dņipro pilsēta ir lielāka nekā Rīga mazliet. Un tas nenozīmē to, ka Ukraiņiem pašiem nav transports, kā mēs savus ievainotos cilvēkus, un viņi to dara labi. Bet tur ir tomēr kaut kāda vieta brīvprātīgiem darbam. Es tur sastapu Sarkanā krusta cilvēkus. Sastapu vēl cilvēkus, pat no Zviedrijas vienmāsa bija, kas ļoti patīkami, kas mums palīdzēja. Ir daudz arī brīvprātīgā darba šajā visā tajā lietā. Ne tikai tas ka, kā jau armijā, ka viss ir tā kā noteikts jau un pilnīgi skaidrs. Es braucu ar ātro palīdzību, tā bija interesanta pieredze. Man ir diezgan liela braušanas stāsts, bet pēkšņi es braucu un man dod ceļu. Ukraiņi dod ceļu. Tas ir nenormāli. Un tagad, protams, 99% Ukraiņi brauc ļoti labi, bet viņiem nav tehniskās skats vispār. Un viņiem tas mašīna, un daži brauc, un piepaši tur, kur tuvāk kara zonai, viņiem nav mašīnas kārtībā, nav apgaismojums, un viņi brauc uz tā ceļa, viņiem jābrauc, kaut kas tur ir ļoti svarīgs, un viņi brauc. Un es pateicos Dievam, ka man neviena avārija tāda nebija tajā laikā, jo tur nebija tālu no tādām. Un ievainoto plūsma ir tāda lieta, kas ir diezgan nevienmērīga. Viņu vienu dienu ir, vienu dienu mazāk. Tā liekas, ka varbūt bezbeidzot pienāks diena, ka nebūs darba. Tā būtu laba diena. Diezgan drosmīgs solis. Man interesē, kā noreaģēja jūsu radi. Visiem radiem es nestāstīju. Man dažiem nav ko stāstīt. Kur tu brauc? Es pavadu atvaļinājumu ārzemēs. Viss kārtībā. Kādreiz man vēl māma bija dzīve tajā laikā. Es ar viņai neteicu, ka es biju Bosnijā, tur kara darbības arī zonā, ka kopā nestāstīju. Un pēc tam viņa bija ļoti dusmīga bez šaubām uz mani, ka es atbraucu un atklājās. Bet tas tā kā dakterim apmēram, ja tu melo varbūt tuviniekiem, varbūt pat melo. Man arī blakām bija Ukraiņu karavīrs, kas zvana saviem vecumiem. Ko viņš saka? Man ir visi kārtībā, es esmu spējīgs vesels, varbūt drīz pie tevis atbraukšu. Bet es taču saprotu, es viņu vedu uz slimnīcu. Viņam ir ķēpa priekšā, viņš ir bijis nāvē blakus. Vecumam viņš saka, es esmu spējīgs un vesels. Tā jādzīvo, es domāju, tā mēs varam pamācīties. Turklāt, kā šobrīd izskatās gan Krievijas, gan Ukrainas ekonomiskais stāvoklis? Ekonomiskais stāvoklis, tas ir sarežģīts jautājums, jo Krievijai galvenais faktors ir sankcijas un tie ierobežojumi, kurie viņiem ir uzlikti vairākās jomās. Īpaši tagad visi skaļi runā tieši par degvielas un gāzes izmantošanu, jo Krievija visa ekonomika vēl joprojām ir ļoti spēcīgi atkarīga no tā, cik daudz viņi eksportē gāzi un naftu. Un te, protams, ir gan Eiropas Savienības, gan ASV, gan un citu sabiedroto sankcijas.
Ir arī tā cenu līmenis, kurš tad ir uzlikts maksimālo cenu, pa kuru no Krievijas citas valstis varētu iepirkt naftu un gāzi bez riska dabūt sankcijas atpakaļ no ASV un Eiropas sabiedrotajiem. Jā, tas strādā, bet tas strādā ne tik ātri, kā mēs gribam, un tie uzbrukumi, kurie tagad notiek Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, arī iedarbojās. Darbība pret ēnu floti naftas pārvadāšanā arī darbojās, bet mēs redzam, ka ļoti daudzas valstis tomēr turpina sadarboties ar Krieviju, tai skaitā, nevajag melot, arī Eiropas Savienības valstis. Un vēl joprojām tie iepirkumi no Krievijas arī notiek. Kā tāda paradoxālā lieta ir, ka, man liekas, iepriekšējā gadā tas finansējums, ko Eiropas Savienība bija iedevusi Ukrainai, bija mazāks nekā tie naftas produkti un gāzes produkti, kurie tika nopirkti no Krievijas. Tā kā no vienas puses Eiropa Eiropa ir Ukrainas pusē un atbalsta to, bet arī ar otru roku mēs redzam, ka tomēr finansējums tiek arī Krievijai. Ja mēs runājam par Ukrainas ekonomisko situāciju, tad tur galvenais faktors vēl joprojām ilgākus gadus būs rietumu valstu atbalsts, jo mēs pilnīgi droši saprotam, ka bez šī finansiālā atbalsta, ne tikai militārā, bet arī ekonomiskā, Ukraina ne tikai uzvarēt šo karu izdzīvot nevarēs, jo pirmkārt, karš tagad nenotiek Krievijas teritorijā, karš notiek Ukrainas teritorijā. Aptuveni 20% teritorijas ir okupēti, un ļoti liela daļa Ukrainas infrastruktūras un industrijas ir sagrauta, un pastāvīgi tam tiek veikti uzbrukumi. Tāpēc vienkārši iegūt tos iekšējos ieguvumus un audzēt savu iekšējo kopzemes produktu Ukraiņai vienkārši fiziski ir ārkārtīgi grūti. Tāpēc šeit priekš viņiem kritiskais faktors ir tieši rietumu valstu ekonomiskais atbalsts. Un, ja tas ekonomiskais atbalsts turpināsies, viņi varēs turpināt cīnīties par savu neatkarību. Ja kaut kur nākotnē šī palīdzība Ukrainai mazināsies, tad Ukraina sastapsies ar reālām grūtībām, jo paši pa sevīm gan uzturēt tik lielu armiju, gan uzturēt pie funkcionējošo valsti, protams, viņiem būs ārkārtīgi grūti. Vai ir kāds notikums vai cilvēks, kurš īpaši palicis atmiņā? Tie cilvēki daudz ir. Daudz, es saku. Arī tāds viens notikums man pašam bija tas, ka tā bija mana kļūda. Jo kad tu brauc uz Ukrainu, tu tā kā domā, ka ir jau tas risks kaut kāds, bet no otras puses tā riska nav. Tas risks kā dzīvo visa Ukraiņu tauta. Nokrīt raķete, Dņipro pilsētā 4 cilvēki iet bojā. Traģēdija, briesmīgi. Un tomēr dzīve neapstājās, jo tur ir miljonus cilvēku, kuriem netrāpīja tā raķete. Pa mani nevienu brīdi nešāva. Man nevienu brīdi man pat nenolamāja neviens, ka es kaut ko tādu, kaut ko. Man ļoti labi, bet maniem attiecās. Un toreiz, tie 11. septembrī, navigācija ir tāda. Un navigācija ir pēc Googles, pēc bāzes, visā pasaulē. Un viņi jau neiezīmē tās kara zonas, pelēkās zonas. Viņi rāda tuvāko maršrutu starp punktu A un punktu B, Un tu brauc, un tomēr tev jābūt, kaut jau esi tāds varbūt vecāks cilvēks, kas varbūt tik daudz nenomāk, bet tu vedi cilvēkus, kam ir visa dzīve vēl priekšā, Un viņiem tikai jāizārstējās no tā ievainojuma. Un mēs iebraucām tajā pelēkā zonā, tas bija nepareizi, tā bija mana kļūda, bet paldies Dievam, ka tas man nemaksāja neko. Mēs iebraucām arī ārā, tikai es skatījos, ka Pokrovskas rajonā iebraucām iekšā. Bija rakstīts Pokrovskas rajons. Tas ir tas, kas tagad ziņās. Un tur bija sašautas mašīnas, bet tas nebija vakar sašauts vai kaut kas tāds. Tur bija, un dzelzceļa pārvalde bija savaumvardēta un tādas lietas, ka tu saproti, ka tur tev nevajadzēja braukt. Nevajadzēja ievest cilvēks pirmkārt. Kā jūs vērtējat, cik lielā mērā Latvija vispār spēja ietekmēt kara gaitu? Tas ir vairāk simbolisks jautājums. Skaidrs, ka Latvija, kā maza valsts ar mazu budžetu, ietekme mums ir ļoti neliela. Bet mēs varam ietekmēt, ir tāda lieta, kā militārā mākslā tiek mācīts, ka ir tādas 4 lielās sviras katras valsts rokas. Tā ir
politiskā, informatīvā, ekonomiskā un militārā. Un tad, ja militārā un ekonomiskā, protams, daudz īpaši mēs neko dot nevaram, jo mēs dodam, protams, ja mēs pārreikinām uz procentiem, mēs dodam būtiski vairāk nekā citas valstis, bet kopā tas, protams, nav daudz, jo viss, ko mēs varam iedot, tie ir pāris haubicas, pāris 100 karavīru apmācība, tas, protams, nav daudz. Bet mēs varam dot pienesumu citās divās jomās, tas ir politiskais un informatīvais, kur tad mēs varam paust savu viedokli un atbalstu Ukrainai dažādos formātos. Un tad vai aicināt, vai tad mēģināt ietekmēt citas valstis politiskajā līmenī, lai viņas turpinātu atbalstu Ukrainai vai attiecīgi pārtrauktu atbalstu Krievijai. Un, protams, ka mēs varam būt aktīvi informatīvā laukā, ko mēs arī mēģinām darīt. Un te ir jāsaka tā, ka tas ir tāds arī paradoxālā lieta. Man ir diezgan daudz intervijas tieši Ukrainas dažādiem kanāliem. Praktiski ir ārkārtīgi redz gadījums, kad viņi mums nepasaka Latvijai paldies par to atbalstu, ko mēs viņiem sniedzam. Un šeit tas nav tik daudz ekonomiskais, nav tik daudz militārais. Tas ir morālais un ir informatīvais atbalsts, ko mēs viņiem sniedzam. Un viņi to lietu novērtē. Kā bija būt tik tuvu karam? Ko jūs jūtāt tajos brīžos? Domā par uzdevumu. Ko tu par to karu, tu dzirdi tos trokšņus. Un mēs, piemēram, atvedām uz Latviju arī vienu karavīru sievu ar bērnu, kur bērniņš nevar gulēt naktī. Viņam nekas nav trāpīts, bet viņš nevar no tām sirēnām, no tiem trokšņiem, un tagad viņš guļ. Iet latviešu skolā, kā viņam tur ies, rūti jau tagad viņam tur ies, bet pagaidām viņš ļoti apvienāti iet uz skolu, jo viņam pirmkārt ir bērnam miers, viņš ir izguldējies. Tas ir kaut kas tāds. Tas tā nav tāds sajūta, to kaut kā tas tā noturinās, jo visa Ukraiņu tauta dzīvo tādā trauksmes, sprādzienī. Kā jūs vērtējat sabiedrības noturību Latvijā, ja līdzīga situācija rastos šeit? Situācija ir labāka nekā tā bija 2 gadus atpakaļ vai 3 gadus atpakaļ, būtiski uzlabojusies. Bet, ja mēs teiksim tā, ka mums viss ir kārtībā un visas sistēmas darbojas, laikam tas neatbilstīs patiesībai, jo darba darāmā vēl joprojām ir pietiekoši daudz un arī izpratnes par to, ka tā ir viena no galvenām mūsu problēmām, ka mēs vēl joprojām tur kaut kur dziļi iekšā atsakāmies ticēt, ka kaut kas tāds, kas notiek Ukrainā, var notikt arī pie mums. Un mums vismaz teorētiski, psiholoģiski un fiziski jābūt gataviem tādam scenārijam. Un te ir, kā piemērs var teikt, priekš kam ir bruņotie spēki, kāpēc kāpēc valstī ir vajadzīga armija, ja mēs nekarojam. Tādēļ arī vajadzīga, ja tādā brīdī, kad mums vajadzēs karot, lai viņi būtu gatavi aizsargāt mūsu valsti. Arī šeit cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jābūt gataviem dažādiem attīstības scenārijiem. Un pat mums notika visaptverošās valsts aizsardzības mācības Namejs, kur tad mēs pakāpeniski vēroju šīs mācības pēdējos 3 gadus. Un mēs redzam progresu, mēs redzam attīstību šajās mācībās kā tādās. Un visi nākošie gadi, katrs nākošais mācību cikls arvien vairāk un vairāk iesaistīs arī civiliedzīvotājus un arvien vairāk un vairāk dos viņiem saprašanu un palīdzību par to, kādā veidā viņi varētu rīkoties kritiskajās situācijās. Un ir ārkārtīgi svarīgi arī ir tas, ka arī valsts un pašvaldību institūcijām būs daudz vairāk saprašanas un būs daudz vairāk pieredzes par darbībām dažādos gadījumos, kādos viņiem iespējams vajadzēs darboties nākotnē. Tā kā katrs mācību cikls padara mūs labākus un spēcīgus, vienīgais jautājums mums visiem vajag iesaistīties šajās mācībās, būt daļa no tām un atbalstīt kopējo darbību. Daudzas mācības Namejs notika pilsētvidē. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka karš notiek pilsētās. To mēs redzam vairākās vietās. Un ja mēs paskatāmies Ukrainas pieredzi, vissīvākās kaujas mums notika kur? Vissīvākās kaujas notika tieši pilsētās. Tās bija tā pati Mariupole, tā pati Bahmuta, tā pati Avdijevka, tā pati Tariecka. Piemēru ir daudz.
Un pilsētas, kuras tika būvētas pēc Otrā pasaules kara Padomju Savienības teritorijā, mājas, kuras tur tika būvētas, viņas tika būvētas ar tādu drošības rezervi, tā teiksim. Tāpēc tās kaujas tieši apdzīvotā vidē ir tik sarežģītas, jo tās ēkas sagraut ir būtiski sarežģītāk nekā atsevišķās privātās mājas. Un tāpēc, ja mēs redzam kauju par kaut kādu pilsētu, visu laiku tiek runāts par citadeli, kurā atrodas pilsētas vidū, un tās ir tās daudzstāvu mājas, kurās tad arī vissmagākās kaujas mums arī notiek. Un ja mēs paskatāmies to tā saucamās piepilsētas rajonus, tur principā vai nu tur ir laba aizsardzības pozīcija, un tad Krievijas armija nekur nevirzās vairākus mēnešus uz priekšu, vai nu, ja tur kaut kas noiet greizi, tad viņi to teritoriju ieņem ļoti ātri. Bet tieši kauja par tiem daudzstāvu māju rajoniem, kvartāliem, viņas ir vissmagākas, un tās tieši ieņemt Krievijas armijai ir visgrūtāk. Ko šī pieredze jums devusi vai mainījusi jūsos? Jā, pareizi, jā, tas man patīk. Jo tas ir tas, ka tu jau vienmēr kaut kur eji, kaut ko dari, pat arī darot savu darbu. Tu domā par to, kas tevī notiek. Tu nevari darīt jebkuru darbu, ja? Tu dari to, kas tevi attīsta, kas tevi... Es domāju, ka es ļoti ceru, es pats sevi jau neredzu, tā spogulīgi. Bet tas, ka tu esi iejūtīgāks kļuvis, vai es neesmu kādam varbūt kaut ko apsolījis un neizdarījis, tādas domas vairāk varbūt maisās pa galvu. Protams, ka manā vecumā jau diezko vairs nemainās cilvēki. Tur vajag ātrāk strādāt, bet tomēr kaut ko cenšos darīt. Runājot par rietumu palīdzību Ukrainai, vai tā ir pietiekamā apjomā un laikā? Jā, šeit populistiski, protams, var atbildēt ar vienu vārdu, bet ir jāsaprot tā, ka palīdzību var sniegt, valstis sniedz palīdzību balstoties uz tā, kādi resursi viņiem ir pieejami un ko viņi var atvēlēt palīdzībā Ukrainai. Protams, ka tā palīdzība varētu būt lielāka un arī tie paši militārie resursi, militārā tehnika, aviācija un citas lietas varētu tikt nodoti lielākā skaitā. Bet mēs visi zinām, ka trūkst F-16, mēs visi zinām, ka trūkst tanku un tā tālāk un vēl jau vairāk. Bet tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka katru nakti Ukrainu apšauda Krievu raķetes un droni. Katru nakti Amerikā ražotās Patriot raķetes, kuras maksā miljonus viena raķete, tiek šautas gaisā, lai aizsargātu Ukrainas debesis un attiecīgi arī sauszemi no Krievijas uzbrukumiem. Tie ir milzīgi finansiālie resursi un tie ir milzīgi resursi, kurus tad ir arī sabiedrotie ir iedevuši Ukrainas armijai. Un ja mēs pieņemam pašā kara sākumā, Ukraina bija vienkārši pārpludināta ar pārnēsājiem prettanku un pretgaisa aizsardzības ieročiem, tajā brīdī pašā kara sākumā Ukrainā šo tipu divu ieroču koncentrācija bija vislielākā nekā jebkurā citā armijā pasaulē, pat lielākā nekā ASV armijā. Un tas arī bija viens no tiem faktoriem, kāpēc tieši tajā brīdī, tajās kaujās Ukraiņiem izdevās aizstāvēt, pirmkārt aizsargāt Kijevu un rezultātā arī panākt to, ka Krievijas armija atkāpās no Kijevas ziemeļiem. Rietumi nesen ļāva Ukrainai sist ar tālvadības raketēm pa Krieviju. Kā jūs uzskatāt, vai tas ir konflikta eskalācija vai ceļš uz Ukrainas uzvaru? Vai tas ir ceļš uz Ukrainas uzvaru? Jā, bet tas ir ļoti maziņš solis uz priekšu, jo viss būs atkarīgs no tā, cik lielā apjomā šīs raķetes tiks iedotas Ukrainai un kā viņa varēs reāli tās izmantot. Ja mēs runājam par eskalāciju, principā Krievija jau pateica, ka viņa uzskatīs to lietu par eskalāciju kā tādu, bet šeit man ir mazliet pafilosofējam, mums vajag kaut ko eskalēt šajā konfliktā. Jo ja mēs redzam, ka tā situācija, kāda viņa notiek, ja mēs vienkārši turpināsim dozēti dot noteikto Patriot raķešu un HIMARS raķešu daudzumu katru mēnesi Ukraiņiem, situācija uz labo pusi nekādā veidā nemainīsies. Kas nozīmē, mums ir nepieciešama eskalācija kaut kādā veidā. Un te jautājums ir tā, protams, visi atbild par to, kāda būs Krievijas reakcija. Mums ir jāpārbauda Krievijas reakciju. Mums ir jāpazina, nevar būt tā, ka Krievija visu laiku eskalē to situāciju un mēs vienkārši visu laiku reaģējam. Mums ir jāpārtver iniciatīva un jāpiespiež Krieviju reaģēt uz mūsu darbībām.
Bet, protams, mēs atceramies arī jāatcerās to, ka Krievija ir kodola valsts ar kodolieročiem un ļoti autoritīvo režīmu, kurš vada Krievijā. Un attiecīgi ir jāsaprot, ka eskalāciju ir jāmenedžē. Jūs nevarat eskalēt bezgalīgi. Jums ir jāsaprot, ka kaut kāds līmenis ir, kuru jums ir jāsasniedz tādā veidā, lai jūs varētu piespiest savu pretinieku darboties tā, kā jums ir vajadzīgs. Šī gadījumā, ja mēs runājam par eskalāciju, es domāju, ka patiesībā tās sankciju viļņi, kurus tad mēs ieviešam pret Krieviju, viņi principā nestrādāja tā, kā tiem bija jāstrādā. Un tad patiesībā tas, kas tagad bija 19. sankcijā, to visu mēs, protams, nevarējām zināt. Bet ekonomiskā sankciju eskalācija pret Krieviju, viņai bija jābūt būtiski spēcīgākai pašā sākumā. Tādā veidā, lai mēs ļoti sāpīgi iesistu Krievijai jau no paša sākuma, lai viņiem būtu daudz grūtāk izdarīt to, ko viņi tagad izdarījuši ar savu ekonomiku, kad viņi pārgāja uz nosacīti mobilizācijas tipa ekonomiku, kur viņi ļoti daudz ko ražo tieši militārām vajadzībām. Ja tas ekonomiskais spiediens pašā sākumā būtu būtiski lielāks, iespējams, ka tas dotu daudz lielāku efektu nekā pāris raķešu iedošana Ukrainai. Un arī, tad, kā es jau teicu, triecieni Krievijas teritorijas dziļumā, tas teorētiski ir dos savu efektu, bet jautājums vienmēr ir, cik lielu efektu, un tas ir atkarīgs no tā, cik daudz raķešu Ukrainas armija saņems. Ko jūs vēlētos pateikt cilvēkiem Latvijā par Ukrainu un tās cilvēkiem? Noteikti ir jācenšas viņiem visādā veidā palīdzēt. Viņi cīnās pret to ļaunumu, kas arī mūs apdraud. Bet šī palīdzība jābūt pēc iespējas jūtīgākai un pareizākai. Mums jāpalīdz tieši to, kur mēs varam palīdzēt. Mēs nevaram arī visiem palīdzēt, visu ko, bet arī tur ir tas teiciens, kā mums teica augstskolā, ka Dievs palīdz saprast, ko es varu izdarīt, un man palīdz izdarīt. Dievs palīdz saprast, ko es nevaru izdarīt, un ko es nevaru. Un Dievs palīdz atšķirt pirmā stāvokļa no otrā. Ka es saprotu, ka ir tas brīdis, ka es varu kaut ko darīt. Un tas ir, jo, es par Dieviem arī, Dievu arī domāju tādā ziņā, ka ir tas moments, ka liekas, ka tā ir stihija, kaut kāda ļaunuma stihija, bet tajā pašā Mateja evaņģēlijā ir moments, ka Jēzus apsauc vētru, nevis cilvēku, bet vētru, kas ir kaut kur cilvēkos, kas ir kaut kāds tādu parādību. Tad varbūt tomēr ir kaut kas tāds, kas mums, es ļoti ceru, ka mēs netiekamies beidzamreiz, ka vēl būs kādas jaukas dienas būs mums vēl priekšā. Kādi būtu jūsu ieteikumi Latvijas īpaši austrumu pierobežas iedzīvotājiem drošības stiprināšanā? Šeit, pirmais jums ir jāsaprot, jums ir jāzina plāns, jāzina, ko un kad ir jādara. Un jums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, kas ir tie cilvēki jūsu apkārtnē, jūsu konkrētajā rajonā, kuru viedokļiem un kuru informācijai jūs varat uzticēties. Visdrīzāk tā ir jūsu vietējā pašvaldība, jūsu pašvaldības vadība, kuru tad jūs paši ievēlējāt un ar kuru tad jūs tur arī darbojaties. Tie paši būs arī, protams, vietējās zemesardzes vienības un Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuras tad atnāks uz turieni palīgā. Un šeit ir jāsaprot tā, ka ļoti daudz ko jums vajadzēs darīt arī pašiem. Protams, ka būs palīdzība gan no pašvaldības, gan no valdības līmeņa, bet tas, kas notiek tagad miera laikā, kad, ja ir kaut kāda situācija, un tad jūs paprasat zemesardzes bataljonam vietējiem vai bruņotajiem spēkiem atnākt un palīdzēt jums, viņi krīzes situācijā atnākt un palīdzēt jums nevarēs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi cīnīsies ar pretinieku, un viņiem būs savi uzdevumi, kurus viņi pilda. Tāpēc šeit izaug daudz vairāk loma iekšējai drošībai un īpaši civilās aizsardzības sistēmai, kur tai skaitā vietējā pašvaldība spēlē ļoti, ļoti svarīgu lomu. Un te atkal mēs atgriežamies pie tā, ka lai jums pirmkārt ir jāsaprot, ko jums būs jādara šajās situācijās,
un jums ir jāsaprot, no kurienes jūs dabūsiet ticamu informāciju. Jo vēl viena lieta, krīzes situācijā būs ļoti daudz dezinformācijas, kura būs speciāli izplatīta tādā veidā, lai jūs mulsinātu, lai jūs nobaidītu un lai panāktu to, ka jūs neko nedarat. Un šeit, kā es jau teicu, svarīgi zināt, kura sniegta informācija uzticēties un ko darīt šajās situācijās. Un galvenais nevajag baidīties, jo kopā mēs visi tiksim galā ar šīm problēmām, ja tādas atnāks.